Un sveicināti šodien šajā sniegotajā dienā vismaz Latvijas austrumu pusē. Šajā raidījumā mēs runāsim par svarīgām lietām fotogrāfijā un nozarē kopumā. Pirmā satraucošā ziņa ir tāda lieta, kas pāršalca sociālo tīklu lietotāju pārsātināto apziņu pagājušās nedēļas vidū vai nogalē, plus mīnus kaut kur tad, kad kāds no fotogrāfiem saņēma aizrādījumu, kad mēģināja veikt ierastās kustības pie eglītes. Un, attiecīgi, šī tirdziņa organizatori izteica pārmetumus par šī fotogrāfa darbībām. Nu, ko lai saka? Privāts pasākums, atcerieties, ir privāts pasākums. Valsts pasākums ir valsts pasākums. Un, principā, teiksim, valsts organizētā Ziemassvētku tirdziņā mēs varētu iet plivināt savas vidu deklarācijas un nomaksāt to nodokļu naudu un mest ierēģiem sejā un teikt, mēs esam šo nopelnījuši. Bet, neskatoties uz to, ka es gribēju pārmest Rīgas domai kārtējo impotences lēkmi, izrādās, ka šo tirdziņu, Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā, organizē kaut kāds uzņēmums, privātas iniciatīvas apsēsts un mēģina ar to nopelnīt lielo piķi. Nu lūk, tātad, ja šādu tirdziņu organizē kāds privāts uzņēmums, kurš, cerams, ir nomaksājis visus nodokļus un iesniedzis attiecīgās deklarācijas, tad mēs, godājumie fotogrāfi, šajā gadījumā juridiski citi saimnieciskās darbības veicēji, nevaram iet šai tirdziņā plivināties ar saviem vērķiem un kaut ko tur mēģināt fotografēt vai nu par barteru, vai nu vienkārši sklūrēt uz cilvēkiem vai ņemt par to naudu. Ja? Tātad privātā vidē ir jāsaskaņo šīs lietas ar pasākuma organizatoru. Tālūk. Tas ir, tā kā tas ir. Bet, lai man neuzkārtos internets, pagaidiet, es atslēgšu telefonu no Wi-Fi, jo izrādās, ka tas reizēm palīdz. Un, ja tas nepalīdz, tad es atslēgšu arī sveci no interneta. Bet, labāk nepalika. Kā jau es teicu, šoreiz es filmēju 30 kadriem sekundē, es gribēju 25, bet kamera kaut ko man neatbalsta. Tāpēc iespējams, ka radīsies daži interneta traucējumi. Tā tas ir ar tiešraidēm. Bet, atgriežoties pie tirdziņa, tātad valsts vai pašvaldības organizētā pasākumā mēs varam iet, darboties un tā tālāk, ja nav norādīts citādāk. Privātā pasākumā mums ir jāsaskaņo tas, ko mēs tur darām, bet, kā es teicu, šis attiecas uz profesionāļiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas būtu teikt korektāk, jo ne visi fotogrāfi, kas pelna naudu, ir profesionāļi, tie ir veiksmīgie, kuriem ir izglītība un karjera vai pieredze, bet saimnieciskās darbības veicēji var būt arī neveiksmīgi. Tātad, labi, sarežģīts jautājums. Tātad, ja tu veic saimniecisko darbību, saskaņo ar to, kas to organizē, un viss. Ejam tālāk. Vēl līdz gada beigām Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā Jūrmālas gatavē 96 ir skatāma mūsu laika biedra un kolēģe Gata Vanaga. Varbūt mēs esam radinieki. Izstāde Latvijas galaktika. Pagaidiet, nāksies izslēgt arī otru internetu tomēr, jo kaut kas mums šeit ir mazliet pa daudz. Varbūt palika labāk, varbūt nē, redzēs, bet, internets ir tāds kā ir. Gata izstāde, foto izstāde, uzdod jautājumu, vai fotogrāfijas ir apaļas, kantainas, vai vienlaicīgi apaļas un kantainas? Tātad Šrēdingera cienīgs jautājums. Un, attiecīgi, Gatis izstādē šo jautājumu risina visai interesantā veidā, apvienojot skatījumu ļoti tuvu lietām un ļoti tālu no lietām. Un rezultāts ir patiesām interesants. Es biju izstādē apskatīju. Ir noteikti vērts, ja jūs esat Pārdaugavā, noteikti vērts iebraukt apskatīties. Jūrmālas gatava 96, Melnās mājas paviljonā, pašā ceļa malā, nepalaidīsiet garām. No 9 līdz 5 katru dienu, manuprāt, šī izstāde ir apskatāma. Ir vērts uzmest aci, foršs risinājums, interesanti, patiešām interesanti skatīties ideju, kas ir relatīvi svaiga šajā gadsimtā. Ja jums gribas kādu Ziemassvētku dāvanu nākamgad nopirkt, tad
ir baumas, ka Fujifilm laidīs klajā GFX, tātad vidējā formāta kameru ar nemaināmu optiku. Pēc visiem svētku gada tirgu organizatoru likumiem šī nebūs profesionāla kamera, jo tai nevar noņemt objektīvu, kas ir forši. Kamera maksās, nezinu cik maksās, bet viņa būs šo tā kā X Pro 3 izmēra ar vidējā formāta sensoru un vienu objektīvu. Varētu būt šausmīgi interesants aparāts tiem cilvēkiem, kuriem naudas iegūšana nerada galvas sāpes. Un gribas pastilot ar kaut ko, kas izskatās kā X Pro 3, bet patiesībā ir GFX RF, rangefinder, nejaukt ar Canon. Anyway, gadījumā, ja tiešraide raustās, jūs to varēsiet noskatīties ierakstā un, jā, viss kārtībā, varēsiet noskatīties ierakstā bez raustīšanās, bet, nu, tāds laikam šodien ir laikapstākļi. Nākamā svarīgā lieta un ziņa ir Samyang. Nākamais, patiesībā ne tik daudz Samyang, bet jauns objektīvs uz Canon RF bajoneti APS-C kamerām RFS. Tātad Samyang 12 mm f2 objektīvs APS-C kamerām. Man šāds objektīvs bija, es viņu lietoju uz Fujifilm, manuprāt, baigi foršs, interesants objektīvs. Un tagad tas ir pirmais Samyang autofokus objektīvs, kas ir pieejams uz Canon RF bajoneti. Tātad Canonam parādās beidzot aizvien vairāk objektīvu un aizvien lielāka konkurence. Bet tagad laiks reklāmas pauzei. Šajā vietā varētu būt jūsu reklāma. Reklāmas pauze nepalīdzēja atrisināt interneta problēmu, da nu to internetu mēs varam tāpat runāt. Nākamā ziņa mums ir arī no Samyanga, interesantā kārtā, Samyang 35 mm f1.4p, ka professional laikam, objektīvs uz šobrīd Sony bajoneti, bet man ir šāds Samyang objektīvs ar autofokusu 135 1.8 mm, kas ir foršs, super, labs, lēta un kvalitatīva alternatīva oriģinālajam objektīvam. Un šajā gadījumā es visu laiku cerēju, ka Sony iedos super akciju uz 35 mm G Master objektīvu šī gada beigās. Man liekas, iedēja, bet ne tik daudz, kā es gaidīju. Bet tad Samyangs izlaida 35 mm 1.4 objektīvu. Šis ir ļoti interesants variants, ļoti apsverams un iesakāms variants. Es pats uz šo diezgan skatos. Tas varētu būt ļoti labs variants papildināt Sony filmējumu objektīvu klāstu. Viņš ir mazliet lielāks nekā Sony oriģinālais 35 mm, bet vieglāks un lētāks un kvalitātes ziņā ļoti tuvu, vismaz cik es pagājušais pārbaudīju tos iepriekšējos divus objektīvus. Tātad paskatāmies, kas notiek. Šis ir interesants, viņš būs pieejams, man liekas, gada sākumā. Droši vien uztaisīšu kādu testiņu par šo objektīvu, bet interesants piedāvājums, foršs jaunums, nu vismaz ir kāds jaunums fotografijas nozare. Ejam tālāk. Ja jūs esat Kuldīgā savukārt, jūs varat iet Kuldīgas muzejā, kur parasti ir diezgan foršas, interesantas fotoizstādes, un tur mums ir Modra Rubeņa atmiņas par, kā viņš sauc, vienkāršo ļaužu dzīves ainiņas izstādē, kur var skatīt foršas, melnbaltās analogās fotogrāfijas no veciem laikiem, kurus mēs neatceramies, un tā tālāk. Izskatās, ka internets tiek galā, varbūt arī netiek galā. Jā, pagājušais bija ieteikums skatīties internetu tur pāri robežai Lietuvā, bet tur ir pļava un purvs un mešs, tāpēc tur internetu es neatradu. Es paskatīšos otrā pusē, bet arī varbūt, ka Starlinks jāpamēģina. Kādam ir pieredze ar Starlinku, pierakstiet. Varbūt jāpamēģina, varbūt viņš velk pa taisnu augšā. Es nezinu. Labi. Tātad, ja jūs gribat, vēl jūs varat piedalīties Sony World Photography Awards konkursā, un tur vēl ir atvērta Professionals students, laikam, slēgta kategorija, Open, respektīvi 3 kategorijas vēl ir atvērtas, vēl var pieteikt iesūtīt darbus, tur ir parasti ļoti foršas lielas balvas, tur nemīl laikmetīgo fotografiju, un tur ir diezgan fine art orientēti darbiņi, kuri tiecās kaut kur 1x.com virzienā un tā tālāk, tad tīras, foršas, jaukas fotogrāfijas. Es sapratu, ka te var redzēt mikrofonu. Paldies, vairs nevar. Bet
Tātad Sony konkursā vēl var paspēt piedalīties, un, kā mēs zinām, konkursos piedalīties vajag, jo var kaut ko var vinnēt, var dabūt visādas balvas. Ja, tad tas ir forši, un konkursiņš vēl ir atvērts, tur var iesūtīt darbu. Es iesaku piedalīties. Tāpat vēl ir atvērts Latvijas analogās fotogrāfijas konkurss Fototelpa LV mājaslapā pie manis, kur arī vēl var iesūtīt darbus. Es gaidu darbus, darbu ir daudz, bet vēl var iesūtīt līdz pēdējiem decembra dienai. Tātad saņemieties, balvas ir. Tas būtu par konkursiem. Un pēdējā, laikam pēdējā, bet ne pati priecīgākā ziņa ir tas, ka Kodak kompānija, kas bankrotēja pirms kādiem gadiem un tika pārdota, atkal ir pārdota kādam, un iespējams, ka to ir nopircis kāds no Latvijas uzņēmējiem. Bet Kodaks paziņoja, ka vairs netirgos publiski lielās ruļļu filmas, kas ir paredzētas kino, un tas nozīmē, ka Kodak filmiņu cenas pieaugs. Šis ir internetā atrastas ziņas baumas, bet tas tā parasti notiek. Un tas nozīmē, ka mēs, mūsu iecienītās krāsainās filmiņas, Kodak, Max un Gold un tā tālāk, dabūsim pirkt dārgāk, kas līdz šim bija salīdzinoši lēts pasākums, bet solās, ka paliks dārgāk. Nekas, krāsainās filmas ražo citi, varam pirkt, bet jebkurā gadījumā kārtējā Kodak pārdošana kompānijas, kas bija atkopusies pēc bankrota, kārtējā, nebūtu ne pirmā, tika pārdota, tad šī kompānija pastrādāja un visiem cerības, ka tagad būs filmiņu laika, un tā kompānija atkal tika pārdota. Tas kaut kur man tomēr nevieš baigo pārliecību par filmu fotogrāfijas tādu skaistu lielu nākotni, jo tas ir specifisks tirgus segments niša, kas ir grūti prognozējami, jo tā ir maza niša, un attiecīgi tas ir interesants pētījums, bet jebkurā gadījumā iepērciet filmiņas tagad, jo izskatās, ka Kodak filmas paliks dārgākas, kas notiks ar Ilfordu, ar pārējiem, nezinu, bet visticamāk cenas filmiņām pieaugs, un tāpat pieaugs arī mūsu labajam Zorkijam un Fedam, ar ko mēs kaut ko gribējām kādreiz nofotografēt. Tāpēc, ja jums ir filmiņu fotoaparāts, nepārdodiet viņu šodien, nolieciet plauktā, kastītē kaut kur paslēpiet, un pēc gadiem 20, ja kādam vēl būs filmiņa, viņš maksās reizes 3, 4, 5 vairāk, ja nebūs sarūsējis un pārvērties par tehniskās apskates ierēģņa murgu. Tālūk. Internets karās. Šīs bija īsas ziņas, jo pasaulē nekas baigi daudz fotogrāfijas ziņā nav noticis, un gada beigās parasti visur ir izpārdošanas tirdziņi un tā tālāk. Tas ir forši, bet mazliet garlaicīgi, tā ka nauda ir beigusies. Tāpēc taisam bildes konkursam, iesūtam bildes konkursam, piedalāmies un tā tālāk. Un vēl viena forša ziņa, ka Fototelpai man ir parādījies vēl viens jauks sponsors. Sponsori ir vairāki, un tas nozīmē, ka no jaunā gada es organizēšu ikmēneša fotokonkursus, kuros varēs piedalīties konkrētā mēneša ietvaros un dabūt kaut kādas, laimēt kaut kādas balviņas, varbūt ne tik lielas kā Pentax 17, ko jūs varat dabūt analogās fotogrāfijas konkursā, bet mazākas, bet vienalga interesantas foršas balviņas. Tad būs ko darīt. Būs, kāpēc fotografēt, iemesls iet kaut ko meklēt, nofotografēt, atsūtīt bildīti un tā tālāk. Jā. Tas ir labas ziņas. Gaidām sniegu, gaidām jauno gadu, gaidām dāvanas zem eglītes un ejam pafotografēt pirmo sniegu. Bet atcerieties tikai publiski pieejamās teritorijās. Ja jūs fotografēsiet sniegu, kas ir privāti īpašumā, tad to darīt nedrīkst saskaņojot ar īpašnieku. Veiksmīgi jums nedēļa, tiekamies nākamā pirmdien. Es ceru, ka internetā, ka online, ja ne, tad ierakstā. Jebkurā gadījumā sūtiet ieteikumus, kurš ir labs internets, kur lai ņem labu internetu. Es neesmu mēģinājis no mobilā, bet man nav zonas mobilē. Uz tikšanos!